1965. gada 1. maijs, ciešanu nedēļas sestdiena. Tēvs Gabriels no rīta ierastajā laikā nokalpoja dievišķo liturģiju, bet pēc tam devās uz Kašveti dievnamu, kas nosaukts svētā lielmocekļa Georgija vārdā. 1. maijā cilvēki svinēja vienu no galvenajiem komunistu svētkiem darbaļaužu solidaritātes dienu. Uz ministru padomes ēkas fasādes karājās milzīgs izmēra 8x5 metri ar lampiņām izdaiļots Ļeņina portrets. Augšpusē bija uzrakstīta pazīstamā frāze "Slava dižajam Ļeņinam". Bija dzirdamas mūzikas skaņas, aplausi un cilvēku izsaucieni. Valdības tribīnē stāvēja partijas ierēģi. Šis bezdievīgais skats tēvu Gabrielu satricināja līdz sirds dziļumiem, un viņš mīlestības uz Kristu vadīts sadomāja pārsteidzošu lietu. Viņš pie sveču sievas mazā trauciņā ielēja petrolē un paņēma sērkociņus un devās uz valdības ēku. Pārsteidzoši, bet cilvēks, kurš terpies pilnā mūku tērpā, izgāja cauri apsardzes nožogojumam, apgāja apkārt valdības tribīnei un nonāca tieši pretīm milzīgajam Ļeņina portretam. Viņš izvilka talārā noslēpto trauku ar petroleju, aplēja Ļeņina portretu un nodeva uguns varai lielā vadoņa tēlu. Dažās sekundēs uguns pārņēma visu portretu, ko papildus petrolejai veicināja arī eļļas krāsa, kas tika izmantota vadoņa portreta gleznošanai. Lampiņas no karstuma sāka sprāgt, tā radot sprādzieniem līdzīgus trokšņus. Tas pārbiedēja valdības tribīnē stāvošos partijas darbiniekus un svinošo tautu, kuri nodomāja, ka ir sākusies diversija. No sākuma izbiedēti, viņi metās katrs uz savu pusi un pat steidzamā kārtā izsauca zināmo 8. pulku. Bet, kad pie valdības tribīnes ieraudzīja tikai vienu melnā tērptu dieva kalpu, nomierinājās. Tēvs Gabriels stāvēja degošā Ļeņina portreta priekšā un skaļi sludināja: Kungs saka, netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes, nec pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojieties to priekšā un nekalpojiet tiem. Tā sacīts 2. Mūzes grāmatā. Kad cilvēki saprata, ka šeit nav noticis nekāds diversijas akts, bet visā ir vainojams šis garīdznieks, tie ļoti sadusmojās. Pa to laiku no portreta bija pāri palikusi vien drāts. Cilvēki, nokaitināti par vadoņa portreta sadedzināšanu, nikni uzbruka tēvam Gabrielam. Tēvs Gabriels vēlreiz skaļi atkārtoja: Slāva piedien ne jau šim mironim, bet Jēzum Kristum, kurš ir uzvarējis nāvi un dāvājis mums mūžīgo dzīvi. Pēc tam tēva Gabriela balss noklusa. Reiz, sarunājoties ar mums par šo tēmu, tēvs Gabriels teica: Pieviltie uzskatīja, ka rīkojas pareizi. 8. pulka zaldātu ierašanās tieši pretēji palīdzēja man, jo viņi izklīdināja cilvēkus, un kad viņi ieraudzīja mani, visu vienās asinīs, iemeta mani mašīnā un aizved uz cietumu. Kad manī radās doma sadedzināt šo zvēru, zināju, ka mani nesaudzēs un nošaus, bet es uzskatīju, ka tas ir gods nomirt par Kristu, apzīmēju sevi ar krusta zīmi un nodevu savu dzīvi Kunga rokās. Pilsētā tika izsludināta 1. kategorijas trauksme. 8. pulka karavīri tēvu Gabrielu ar 17 lūzumiem žoklī un ribās nogādāja uz Ortačalu, uz drošības dienesta izolātoru, un šī vārda vistiešākajā nozīmē pusdzīvu, pusmirušu nometa tieši uz betona grīdas. Sākumā no viņa pat asinis netika nomazgātas, bet tā kā no pratināšanas izvairīties nav iespējams, pie šīs lietas ķērās pašas augsti stāvošās spēku struktūra amatpersonas. Nomazgāja asinis, bet medicīniskās palīdzības sniegšanu uzskatīja par lieku greznību, piebilstot: Kremļa pavēle tik un tā nošaus.
Lūk, šādos apstākļos tika veikta fiziski nomocītā tēva Gabriela nopratināšana. Pats tēvs Gabriels ar apmeklētājiem par to nerunāja, bet pat ja retumis pēc ilgas lūkšanās tomēr kaut ko no šī atgadījuma arī pastāstīja, tad 2 vārdos ļoti īsi, vieglā un vienkāršā formā, pat ar nelielu humoru. Šādi rīkojoties, viņš pastāvīgi slēpa šo šausmām pilno notikumu, lai no apmulsinātajiem cilvēkiem neizpelnītos cieņu. Reizes kļuva liecinieks līdzīgai situācijai. Pie tēva Gabriela kopā ar laicīgajiem cilvēkiem atnāca kāds augsti stāvošs garīdznieks. Viņi sāka uzstāt, lai pastāsta notikumu par vadoņu portretu sadedzināšanu un atrašanos cietumā. Tēvs Gabriels vairākas reizes sarunu novirzīja uz citu tēmu, bet, kad viņu nelikās mierā, pastāstīja pašu mazumiņu. Izstāstīja tā, it kā ar viņu būtu noticis kāds amizants kurjos, un klausītāji jautri klausījās. Tas ievilkās minūtes 5, bet tad tēvs Gabriels svētīja klausītājus doties projām. Viesi aizgāja, tēvs Gabriels kādu laiku sēdēja klusējot, bet pēc tam teica: grūti ir izstāstīt šādas šausmas, kas tur notika. Ja nebūtu Dieva palīdzības, neviens to nespētu izturēt. Aizvediet mani uz celli. Šie vārdi liecina par drausmīgām mokām, kuras viņš uzņēmās un izcieta mīlestībā uz Kristu glābēju. Pašā sākumā, saskaņā ar pavēli, tēvam Gabrielam tika piedāvāts pants, par kuru draudēja nošaušana. Izmeklēšana bija pavisam formāla, bet bija saskatāma arī kāda interese, ar kuru viņu nemitīgi tirdīja. Atzīsties, ka tu to izdarīji baznīcas uzdevumā, un mēs tevi atstāsim dzīvu. Šīs spīdzināšanas, pratināšanas bija ilgstošas. Neskatoties uz tēva Gabriela apņēmīgo atteikšanos, izmeklētāji viņam atkal un atkal uzdeva šo jautājumu. Vai nu patiesi viņiem bija aizdomas, ka lieta bija notikusi saskaņā ar šiem motīviem, vai nu vienkārši vēlējās lietu izvirzīt šādā gultnē. Tas bija acīm redzams mēģinājums šādā veidā salauzt tēvu Gabrielu. Varbūt kļūs mazdūšīgs, lai dzīvību saglabātu un dos viņiem vajadzīgās liecības. Mērķis bija acīm redzams. Ar šādām liecībām valdība pakļautu sev ne tikai tēvu Gabrielu, bet arī visu baznīcu. Kad saprata, ka tas nedod rezultātu, izmeklēšana tēvam Gabrielam piedāvāja jaunu glābšanās ceļu. Ja tu piekritīsi mūsu viedoklim un publiski atvainosies padomju tautas priekšā, pateiksi, ka tu ļoti nožēlo par nodarīto, pateiksi, ka tas notika reliģijas kaitīgās ietekmes dēļ, un tagad tu esi atjēdzies, apsolām, ka nenošausim un pasaudzēsim tavu dzīvību. Un arī uz šo atbildi bija stingra un nemainīga. Kaut arī viņš nedomāja padoties un sacēlās pret tik vienu izmeklētāju ļaunprātību un meliem, spiedienu un spīdzināšanu nomocītā dvēseli kliedza pēc palīdzības. Ikdienas nopratināšana, iebiedēšana un spīdzināšana piedāvām vairākas reizes dienā. Patiesi cilvēciskai dabai tas ir grūti izturams. Nokļuvis šādā likstā, tēvs Gabriels lūdza Kungu sniegt viņam mierinājumu un vairot garīgos spēkus, lai varētu izturēt visus gaidāmos pārbaudījumus. Pēc vienas šādas nopratināšanas lūgšanās iegrimušajam tēvam Gabrielam bija vīzija. Tieši viņam pretīm nezināma gaisma izstaroja skaitli 7. Dvēselē nekavējoties ielija mierinājums, un es tajā saskatīju Dieva zīmi, ka pēc 7 mēnešiem viņš mani atgriezīs mājās. Uztverēji, cilvēku saprātam tas saprotams nebija, Dievam realizējams pilnībā. Pēc šīs vīzijas mans tuvākais cietumā sāka valdīt bailes. Ja līdz šim visu nopratināšanu laikā es tiku sists un spīdzināts pēc šīs vīzijas, Kunga spēkā pasargātu, mani neuzdrošinājās vairāk aiztikt. Izmeklētāji ieradās pasleps un sacīja: piedod mums, tēvs, to, ko esam sadarījuši, nedusmo un piedod.
Augsti stāvošās personas, kuras bieži piedalījās nopratināšanās, pie manis vērsās izrādot cieņu un nelamāja, kā to bija darījuši iepriekš, bet es viņus pamācīju un atklāju viņu tumsonību. Neskatoties uz tēva Gabriela teikto, nevajag domāt, ka viss uzreiz uzlabojās un kļuva cilvēcīgs. Vienkārši baisie spaidi un tās spīdzināšana, kas tika pielietotas līdz šim un turpinājās katru dienu, kļuva citādākas. Kādā no nopratināšanas reizēm piedalījās viens augstu stāvošs iekšlietu ministrijas ģenerālis, kurš vērsās pie tēva Gabriela. Redzams, tu esi tas garīdznieks, kurš patiesi tic Dievam, tāpēc es rīt no mājām atnesīšu ikonu un tev to uzdāvināšu. Nākamajā dienā šis ģenerālis tiešām ieradās uz nopratināšanu, un visi stāvot kājās sagaidīja un sveica viņu. Rokās viņš turēja kaut kādu avīzēs ietītu sainīti. Tiklīdz viņš taisījās vērsties pie tēva Gabriela, kā tas viņu apsteidzot saka: mums šādu ikonu nav, jūs dzīvojat kā bezdievis, un jūsu mājās valda bezdievība un izvirtība. Attopieties, mans brāli, citādi grēks jūs nogalinās. Ģenerālis pārbijies apjukumā pameta istabu un nekad vairs neatgriezās. Šis atgadījums atstāja ļoti nomācošu iespaidu arī uz pārējiem klātesošajiem. Par ģenerāli tēvs Gabriels mums pastāstīja. Avīzē viņam bija ietīta kailas sievietes fotogrāfija, un ar to viņš mani kā garīdznieku gribēja izsmiet. Dižā vadoņa portreta sadedzināšana 1. maijā šo grandiozo komunistiskā režīma svētku svinēšanu laikā nepalika nepamanīt arī aiz robežām. Drīzumā Rietumeiropas un arī amerikāņu presē tika publicēti raksti, kas sabiedrībai pavēstīja šo sensacionālo un pārsteidzošo ziņu. Tas satrauca padomju varu un lēmums par tēva Gabriela nošaušanu tika apturēts. Viņi nevēlējās, lai rietumos lieta tiktu apgaismota tā, ka valstī ir kāds, kurš ir pret padomju iekārtu. No tēva Gabriela tika prasīta publiska nožēla par paveikto. Viņš tika spīdzināts, lai panāktu atzīšanos, ka viņa rīcība ir bijusi kļūdaina un visu norakstīt uz reliģijas kaitīgo ietekmi. Tad tēvs Gabriels no izolātora tika pārcelts uz cietuma kameru. Sākotnēji cietuma kamerā tēvs Gabriels tika sagaidīts diezgan nelāgi. Viens no ieslodzītajiem mēģināja pat viņam iesist, bet tēvs Gabriels apzīmēja sevi ar krusta zīmi un noskaitīja lūgšanas. To redzēdam ieslodzītie nāca pie prāta un visi kā viens sāka lūgt piedošanu. Bet pēc tam cietumā Zagļi saņēma ziņu. Arestētais garīdznieks ir mirušā Vissavienības Zagļa likumā sauktā divgalvainais miesīgais brālis. Uzzinājis šo vēsti, cietums pavisam atmaiga un sāka tēvu Gabrielu cienīt īpaši. Neskatoties uz to, ka ieslodzītie cienīja un respektēja tēvu Gabrielu, arī šeit viņš visiem bija par pazemības piemēru. Atbilstoši cietuma un arestantu noteikumiem, no ieslodzīto vidus tiek iecelts viens apkopējs, bet tēvs Gabriels ar to nesamierinājās. Es pats sev teicu, kā gan tā, tu mūks būdams sēdēs un skatīsies, bet citi strādās? Nākamajā dienā tēvs Gabriels pats paņēma netīrumu spaini, bet te pēkšņi ieslodzītie burtiski visi nemierā pielica kājās un lūdza viņam to nedarīt, jo kamerā šīs lietas pildīšanai ir nolikts īpašs cilvēks. Pēc tam tīrīju galdu un slaucīju kameras grīdu. Zagļi sūtīja lūgumus man vienu pēc otra. Tēvs nedara to un nenostādi mūsu neveiklā situācijā. Kad tēvs Gabriels tika iesēdināts cietumā, jau pavisam pēc neilga laika, viņa vārds bija uz lūpām visiem. Visa kamera lūkojās uz tēvu Gabrielu un klausīja viņam, un kad viņš skaitīja rīta vakara lūkšanas, kā arī lūkšanas ēdienreizēs, visi lūdzās kopā ar viņu. Tēva Gabriela māsas par tiem laikiem stāstīja. Par Gabrielu runāja viss cietums. Cilvēki, kuri atgriezās no ieslodzīto apmeklējuma, teica:
Cietumā sēž kaut kāds apbrīnojams tēvs, un viss cietums viņam klausa. Zagļi runāja: mums cietumā sēž tāds cilvēks, ka pat negribas doties brīvībā. Tā bija tēva Gabriela īpašā dāvana un svētība, lai kur viņš arī nenokļūtu, šis pazemības pilnais Dieva cilvēks visur izplatīja apbrīnojumu labestību un mīlestību. Lieta vēl nebija slēgta. Izmeklēšana tēvu Gabrielu nespēja salauzt un saņemt no viņa vajadzīgās liecības. Tā kā zināmu iemeslu dēļ jautājums par nošaušanu nonāca otrajā plānā, radās nepieciešamība pēc jautājuma delikātāka atrisinājuma. Varas iestādes centās to panākt ierastā ceļā. Tēvu Gabrielu no cietuma pārcēla uz psihoneiroloģisko slimnīcu. Līdz brīdim, kad tēvs Gabriels tika no cietuma pārcelts uz psihoneiroloģisko slimnīcu, pēdējā nopratināšanā piedalījās arī toreizējais iekšlietu ministrs Eduards Ševardnadze, un viņš uzdeva šādu jautājumu: kāpēc tu, Gabriel, sadedzināji Ļeņina portretu? Tēvs Gabriels atbildēja: slava pienākas Dievam Jēzum, nevis šim mironim Ļeņinam, lielā ļaunuma cēlonim. Šāda atbilde radīja sašutumu telpā esošajos partijas darbiniekos, bet viens ģenerālis ar naidu izteicās: ko mēs viņā klausāmies, īstu prātā jukušo, vai arī mūs uztrauc tas, ko teiks cilvēki? Viņš ir jānosit, citādi, ja dosim viņam vaļu, viņš arī mūs pārvērtīs kristiešos. Uz to tēvs Gabriels atbildēja: dod Dievs, lai tā arī notiktu. Tu gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti, lai Dievs dod, ka agri vai vēlu, nevien tu, bet arī visi, kas mani šodien dzird, kļūtu tādi, kāds esmu es, tikai bez šīm važām. Un iespējams, ka arī jūsu vidū ir dvēseles, kuras var glābt, var jau būt, ka nevelti es sēdēju cietumā, un nevelti jūs mani vedat uz trako māju. Kādā no mūsu privātajām sarunām tēvs Gabriels mums teica: ir pat smagi atcerēties trako mājā pavadītās dienas. Cietumā salīdzinoši bija daudz vieglāk. Pēc 4 cietumā pavadītajiem mēnešiem tēvu Gabrielu pārcēla uz psihiatrisko slimnīcu. Ārsti pret tēvu Gabrielu izturējās aizskaroši, ļaunprātīgi, arī šeit viņu bieži sita. Lai viņa dzīvi pārvērstu vienīgās šausmās, sišanās nomocīto garīdznieku ievietoja pašu akūtāko garīgo slimnieku palātā. No tēva Gabriela teiktā mēs zinām, ka laikā, kad viņam deva dzert zāles, fiziskā pretošanās bija bezjēdzīga, jo tas novestu pie vēl ļaunākām sekām. Viņš paslepus, lai ārsti nepamanītu, tās atvēma, lai izvairītos no medikamentu kaitīgās iedarbības. 2 mēnešus viņš tika turēts tā dēvētajā reaktīvo slimnieku palātā, bet 3. mēneša sākumā tika izveidots vēl ļauni viltīgāks plāns. Viņu kopā ar vienu no psihiski slimo ieslēdza mazā istabiņā. Istabā atradās 2 gultas, mazs galds, klozetpods un krāns. Pastaigas un tikšanās aizliedza, ēdienu pasniedz caur durvīs esošo mazo lodziņu. Tēvs Gabriels par to stāstīja. Kungs deva man prātu, un es uzreiz sapratu, kas par lietu. Viņi bija nolēmuši mani padarīt vājprātīgu, jo kad tu caurām dienām un naktīm lūkojies vienā cilvēkā, tu pats negribot sāc atdarināt viņa uzvedību un raksturu. Tāpēc, lai uz viņu neskatītos, es vienmēr sēdēju ar muguru pret viņu un galvu nolaidis skaitīju Jēzus lūgšanas. Reizēm viņš pielēca kājās, sāka mani sist vai ņemt no stēdiena, un tad es paliku neēdis. Es viņam nekādā veidā nepretojās, vien aizsedu seju un aizstāvējos, pagriežot viņam muguru. Kā jau bija norādījis kungs, tēvs Gabriels tika atbrīvots pēc 7 mēnešiem. Viņu arestētu 1965. gada 1. maijā, no psihiatriskās slimnīcas uz mājām izlaida 1965. gada 19. novembrī.
Dieva griba ir augstāka par visu, bet nedrīkst nenovērtēt patriarha Efraima II un akadēmiķa Avlipija Zurabašvilī nopelnus. Kad tēvs Gabriels no cietuma tika pārcelts uz psihoneiroloģisko slimnīcu, patriarhā Efraimā dzima cerība viņu atbrīvot, un viņš palūdza palīdzību pazīstamajam akadēmiķim Avlipijam Zurabašvilī, kuram viņš uzticējās. Akadēmiķis Zurabašvilī bija dievbijīgs un baznīcu cienošs cilvēks, kaut arī to slēpa savā dvēselē. Kādā sarunā ar mani profesors Šio Oniani atminējās, ka reiz ieejot Ciānas katedrālē, ieraudzīja Avlipija kungu ceļos, dedzīgi lūdzoties rokām nedarinātās pestītāja ikonas priekšā. Avlipija kungs bija viens no pazīstamākajiem un vadošākajiem speciālistiem medicīnas psihoneiroloģijas jomā Padomju Savienībā un viens no vadošajiem speciālistiem Gruzijā. Avlipija kungs kā speciālists, izmantojot savu lielo autoritāti, iejaucās lietas gaitā un piesardzīgi sāka strādāt pie tēva Gabriela atbrīvošanas no ieslodzījuma psihiatriskajā slimnīcā. Piesardzība Avlipija kungam bija nepieciešama, jo valdībai nedrīkstēja rasties aizdomas par jebkādu iespējamo personīgo ieinteresētību. Pretējā gadījumā pat pazīstamajam akadēmiķim tas varēja draudēt ar nopietnām sekām. Padomju valdība gatavojās tēvu Gabrielu psihoneiroloģiskajā slimnīcā ieslodzīt uz visu viņa atlikušo mūžu, bet patiesībā tie nebija viņi, kas lēma viņa likteni. Ne jau tādēļ kungs savam uzticamajam kalpam bija saglabājis dzīvi. Kungs palīdzēja šajā lietā, un tāpēc visi cilvēku pūliņi nesa savus augļus. Pēc 3 mēnešiem tēvu Gabrielu no psihoneiroloģiskās slimnīcas izrakstīja uz mājām. Padomju psihiatrija sagatavoja apbrīnojamu slēdzienu. Izraksts no medicīniskā slēdziena. Gruzija, PSRS. Veselības ministrijas Tbilisi pilsētas psihoneiroloģiskā slimnīca. Slimnieks Urgebadze Goderdzi Vasīlija dēls, dzimis 1929. gadā. Izglītība 6 klases, dzīvojošs Tretrickāro ielā 11. Psihoneiroloģiskajā slimnīcā stacionēts 1965. gada 18. augustā. Pārcelts no cietuma piespiedu ārstēšanai. Diagnoze – psihopātiska personība ar nosliecēm uz šizofrēniska rakstura psihopātiskiem sāsinājumiem. Izrakstījies 1965. gada 19. novembrī. Saskaņā ar anamnēzi 12 gadu vecumā viņam esot rādījies nešķīs garsts ar ragiem uz galvas. Slimnieks apgalvo, ka pie visa sliktā, kas notiek uz šīs zemes un pasaulē, ir vainīgs Sātans. No 12 gadu vecuma sācis apmeklēt baznīcu, lūgties, pirkt ikonas, mācīties baznīcas rakstu valodu. 1949. gadā ticis iesaukts armijā. Pat atrodoties tajā, brīvo laiku pavadījis baznīcā. Trešdienās un piekdienās nav neko ēdis. Virsnieki un zaldāti klausījušies ar izsmieklu viņa murgos. Trešdienā Jūda par 30 sudraba gabaliem nodeva Kristu, bet piekdienā ebreju svētkalpotāji viņu piesita krustā. Kā redzams, lietā esošajos materiālos 1965. gada 1. maijā demonstrācijas dienā sadedzināja lielu Ļeņina portretu, kas karājās pie ministru kabineta ēkas. Nopratināšanas laikā paziņoja, ka to ir izdarījis tādēļ, ka tajā vietā vajadzētu atrasties krustā sistajam Jēzum Kristum, ka nedrīkst pasaulīgu cilvēku pataisīt par Dievu. Radās šaubas par viņa psihiskās veselības stāvokli, kā rezultātā viņš tika nosūtīts uz tiesas medicīnisko ekspertīzi. Izmeklējuma rezultātā ir konstatēts, slimniekam ir traucēta orientēšanās telpā, apkārtnē, laikā.
murmina klusi pie sevis, tic debesu būtībai, dievam un eņģeļiem un tam līdzīgi. Sarunā psihopāta galvenā as ir virzīt uz to, ka viss notiekot pēc dieva gribas un tā tālāk. Nodaļā turas saurup no citiem trakajiem. Ja kāds ar viņu uzsāk sarunu, noteikti pieminēs dievu, eņģeļus, ikonas un tā tālāk. Pret savu stāvokli izturas bez jebkādas kritikas. Tika veikta aminofrāze un simptomātikas terapija, pēc kā izgājis komisiju. 1965. gada stacionāra akts numur 42. No slimnīcas izrakstīts 19. novembrī 1965. gadā. Māte paņēma viņu uz mājām. Ārsts Ļežava. Šis psihiatru it kā negatīvais slēdziens ir pierādījums tēva Gabriela mīlestībai uz Dievu un viņa izredzētībai. Pārsteidzoši, ka zinātnieki psihiatri ar medicīniskā slēdziena palīdzību sniedz tēva Gabriela Dievam tīkamās dzīves aprakstu un varas iestādēm ar to ir gana. Lūk tā, kad cilvēka dzīvē ienāk Dieva griba, notiek tādi atgadījumi, kas satriec mūsu prātus. Tēvs Gabriels teica, ticība mūsos nostiprinājās ar godprātību un pārbaudījumu izturēšanu, un ja tā tevī nerada uzticību un ziedošanos Kristum, zini, ka tu vēl esi tālu no patiesās dievišķās ticības. Gatavība ciest un mirt Kristus dēļ bija tēva Gabriela patiesās ticības izpausme, un šī ticība sacēlās un atmaskoja nelikumību, kuru sauc par lielā vadoņa kultu. Sirdskaidrā Aļaskas Germanu vārdā nosauktā amerikāņu klosterī dzīvojošais Gerasims Elijāls, uzzinājis par tēvu Gabrielu, apmeklēja viņu Gruzijā 1991. gadā. Savas atmiņas par tēvu Gabrielu viņš pabeidz šādi. Pēdējais mūsu jautājums, ko mēs uzdrošinājāmies uzdot tēvam Gabrielam, bija šāds: vai tā ir taisnība, ko par jums runā, ka jūs esat sadedzinājis Ļeņina portretu? Jā, bet kāpēc mēs jautājām? Viņš pilnīgā vienkāršībā atbildēja aptuveni sekojošo: es esmu gans, un Dievs man uzticēja rūpēties par savām avīm. Tās uzcēla elku Dievu un gribēja, lai cilvēki klanītos tā priekšā. Tas ir antikrista paveids, kas līdzinās cilvēkam, bet vēl vairāk zvēram. Komunisti gribēja viņam sniegt goda apliecinājumu, kas pienāks vienīgi Dievam. Es nevarēju pieļaut, ka tas tā turpinās. Tēvs Gabriels mūs svētīja un mēs devāmies prom, kļūstot liecinieki jaunās derības baznīcas triumfam mūsu dienās. No ticības apliecināšanas līdz Samtavro. No ieslodzījuma atbrīvotajam tēvam Gabrielam saskaņā ar padomju varas iestāžu stingo pieprasījumu tika slēgti visi iespējamie ceļi kalpošanai baznīcā. Garīdznieka kārtu viņam atstāja, bet baznīcā kalpot atteica. Šāda piespiedu stāvokļa dēļ tēvs Gabriels Ciānas katedrālē notiekošās liturģijas un citu dievkalpojumu laikā stāvēja kopā ar pārējiem draudzes locekļiem un svēto vakarēdienu saņēma kopā ar pārējiem kā lais. Ciānas draudzes locekļi viņu ļoti mīlēja. Uz šo periodu ir attiecināms kāds ievērojams notikums tēva Gabriela dzīvē. Vienam no Ciānas draudzes ticīgajiem nomira kāds ģimenes loceklis, un bēru dienā viņš izvadīšanai pieaicināja tēvu Gabrielu. Tēvs Gabriels mirošo apbērēja, izvadīšanas sākumā sāka līt kā ar spaiņiem, mirušā radinieka sāka uztraukties, laika apstākļi nedeva iespēju apglabāt mirušo. Nolēma uzgaidīt, bet laiks neuzlabojās. Ko darīt? Kā šādā laikā var apglabāt, viena uztraucās. Citas iespējas mums nav, jāgaida vēl. Nevar taču lietus līt bezgalīgi, teica otrie. Un lūk, kad visi atradās šādā sasprindzinājumā un nenoteiktībā, pie tēva Gabriela pienāca mirušā radinieks
un vai nu apjukuma dēļ, vai nu viņam uzticoties sacīja: Tēvs, palīdziet mums kaut kā. Tēvs Gabriels šādā lietū izgāja uz ielas, pacēla pret debesīm rokas un vērsās pie kunga īsā pazemīgā lūgšanā. Tiklīdz viņš beidza lūgšanu, lietus tūlīt pārstāja gāzt. Šis brīnumainais atgadījums notika tēva Gabriela dzimtajā kvartālā, un tas neizdzēšami ir palicis cilvēku atmiņās. Tēvs Gabriels turpināja veikt varoņdarbus, stingri ievērojot gavēni. Kad pazīstamie ticīgie viņam uz māju atnesa cienestu, viņš visu līdz pēdējam atdeva mātei vai māsām vai trūkumā esošajiem kaimiņiem. Viņš ļoti mīlēja svēto Ēģiptes Makāriju, un varētu teikt, vienā no gadījumiem viņu rīcība bija pat identiska. Ir zināms, ka svētais Ēģiptes Makārijs pārtika no sausiņiem, kurus glabāja traukā ar šauru kakliņu, tādā, kurā rokas plaukstu varētu iebāzt, bet sauju ar sausiņiem izvilkt nevarētu. Lūk, tā svētais Makārijs pārtika no maza sausiņa reizi dienā, ka mīlēja teikt tēvs Gabriels no vakara līdz vakaram. Tēvs Gabriels rīkojās līdzīgi, bet ar vienu atšķirību. Sausiņus viņš turēja lielā bļodā, piekārtā ar plānām ķēdēm pie griestiem, tādā augstumā, ka aizsniegt tos varēja tikai nostājoties uz pirksgaliem. Un vēl tēvs Gabriels ēda tikai vienu reizi dienā sausiņus un ūdeni, no krēslas līdz krēslē. Tēva Gabriela dzīvē tie bija kaislība nomērdēšanas gadi. Miesai bija jākļūst par dvēseles draudzīgo pavadoni ceļā uz kalpošanu Dievam, uz tuvošanos Dievam un vienotībai ar viņu. Šīs augstās kalpošanas gados tēvs Gabriels paslepus no cilvēkiem zem drēbēm, uz kailas miesas nēsāja smagas važas. Gulēja viņš vai nu uz zema krēsla, vai nu savā baznīcas cellē, vai nu pieminētajā bedrē, kas līdzinājās kapam. Bieži, gandrīz vienmēr, kā tas tapa zināms, no viņa māsām bija dzirdamas viņa raudas, vai arī vaimanas, pie kā tēva Gabriela māte nekādi nespēja pierast un ļoti par to bēdājās. Tēva Gabriela dzīve padomi varas apstākļos bija ļoti grūta. Viņu nemitīgi izsauc uz spēka struktūrām, cerībām viņu iebaidīt un piespiest pakļauties. Reiz bija arī tā. Svetits Hovelī priekšnieku Arhimadrīdu Parfēniju par viņa sprediķi izsauc uz Tibilisi drošības dienestu. Un tieši tajās dienās šis labais un svētais garīdznieks satika tēvu Gabrielu. Tēvs Parfēnijs bēdīgu izskatu izstāstīja viņam savu gadījumu. Viņš izskatījās pat nedaudz nobijies, uz ko tēvs Gabriels atbildēja: Nebēdājiet, tēvs! Man regulāri nākas uz turieni doties, bet nekas ar mani nav noticis. Tas tika teikts uzspēlētā vieglumā tēva Parfēnija uzmundrināšanai. Patiesībā lietas apstākļi bija pavisam citādāki. No tēva Gabriela māsām mums ir zināms, ka tēvs Gabriels vairākas reizes pēc šāda apmeklējuma atgriezās smagi piekauts. Bija gadījumi, kad viņu bija tā sasituši, ka viņš nespēja pat pakustēties, un viņa ģimenes locekļiem zvanīja: nāciet un savāciet savu garīdznieku. Nāca dēla nelaimi un nomocīta māte, pateicās, ar nolīgtu mašīnu vai ar tuvinieku palīdzību veda dēlu mājās. No tā brīža tēvs Gabriels uzsāka tādu dzīvi, kas viņam bija diezgan sāpīga. Viņam daudzu cilvēku acīs bija jāizskatās kā garīgi slimam. Ārēji, lai izskatītos ticami, viņš atteicās no saviem mīļajiem, ierastajiem dzīves paradumiem, bet iekšēji vienmēr palika šo ieradumu piekritējs, to kalpotājs. Vientulības vietā viņam nācās atrasties kopā ar cilvēkiem un uzvelt sev šīs pasaules trokšņus un tukšrosību. Bezvārda klusuma vietā skaļi sludināt uz ielas. Viņam pieticīgam un kautrīgam cilvēkam nekaunīgi tēlojot pamuļķi, uzsvērti melst visādus niekus, atraisīt, rīkoties un plātīties tirgus laukumos un citās publiskās vietās.
Ja līdz šim viņš stingri atturējās no vīna lietošanas, tad tagad dzēra cilvēku klātbūtnē un visiem redzot, un tēloja dzērāju un šlenderi. Svētītājs Jānis Zeltamute saka, visgrūtāk ir nostāties uz varonības ceļa, tālāk ir iet daudz vieglāk. Vientiesība Kristū, muļķīša tēla radīšana cilvēku priekšā patiesi prasa apbrīnojamu varonību, bet šīs varonības uzsākšana lielu garīgo spēku un svētību saņēmušu saprātu. Kļūdu šeit pieļaut nedrīkst, jo kļūdaini rīkojoties personība kļūst par pamuļķi ne tikai cilvēku priekšā, bet arī Kristus priekšā. Cilvēks, kura kalpošanā nav patiesa garīgā spēka, pakļauj sevi sodam ar lielu bezdievju uzdrīkstēšanos, bet tā ir pilnīga dvēseles bojāja. Vientiesība Kristū ir kalpošana, kas varenā veidā nosliedz cilvēku atteikties no visa veida pasaulīgā komfortablā dzīvesveida par labu pilnīgai pazemībai un savas pasaulīgās esības pavadīšanu vienīgi Dieva priekšā. Nekad dvēseles aizraušanās nedrīkst savienoties ar tiem darbiem, ko kalpotājs cilvēku acīs izdara apzināti un kas tiek uztverti kā muļķība, bet vienīgi ar varoņu darbu, kas tiek veikt šīs kalpošanas tēla uzturēšanai par labu savai dvēselē un tuvākā dēļ. Skaidrības labad atcerēsimies 3 dažādus gadījumus tēva Gabriela dzīvē. Reiz tēvs Gabriels stāvēja savas celles priekšā un no augšas aplūkoja savu klosteri. Rokās viņam bija pilna vīna pudele un glāze. Pa pagalmu staigāja daži cilvēki, kuri bija ieradušies apskatīt klosteri vai apmeklēt svēto vietu. Tēvs Gabriels no pudeles lēja šķidrumu glāzē piedevām tā, lai viņiem tas būtu redzams, un skaļi uzsauca tostu, lai domātu, ka viņš ir piedzēries, un tādēļ arī glāze izdzēra tukšu. Visi pārsteigti lūkojās, bet viens jauns cilvēks īpaši agresīvi un vērīgi sekoja līdzi tēvam Gabrielam. Īsā laikā tēvs Gabriels izdzēra vairākus tostus, ko klātesošie uztvēra dažādi. Daži brīnījās vai smējās, bet pēc tam turpināja savu ceļu. Daži uzmetot skatienu tūliņ pat novērsās, bet šis jaunais cilvēks stāvēja kā sastindzis un skatiens bija piekalts tēvam Gabrielam. Tā pagāja minūtes 10, 15 un tēvs Gabriels šo cilvēku pasauc pie sevis. Tas piesardzīgi nedaudz apjuts uzkāpa augšu pa kāpnēm. Tēvs Gabriels izmainījās, beidza tēlot pamuļķi un rādot savu iekšējo patieso seju sagaidīja šo jauno cilvēku. Tēvs Gabriels klusējot no pudeles glāzē viņam ielēja sarkanu šķidrumu un bargi noteica: izdzer mans tuvākais. Viņš iztukšoja glāzi pilnībā un ar katru malku viņa sejā atspoguļojās arvien pieaugošāks pārsteigums. Izrādījās, šis šķidrums bija ar ūdeni atšķaidīta ķiršu sula. Tēvs Gabriels no viņa paņēma glāzi un mierīgā balsī teica: netiesā nevienu dieva radību. Ja es sākšu nosodīt tevi vai arī sākšu uzskatīt, ka esmu par tevi labāks, es kunga acīs kļūšu pretīgs. Atceries to mans tuvākais un dodies ar mieru. Jaunais cilvēks nokāpa lejā pa kāpnēm, izjūtot neveiklību un bijību. Šādi tēvs Gabriels uzvedās, lai radītu vientiešu tēlu. Vēl viens atgadījums, par kuru es jums gribu izstāstīt, ir par to, ko nozīmē būt vientiesīgam paša dvēseles labā. Daudziem ir zināms, ka agrīnajos gados, kad tēvs Gabriels savos plecos uzvēla vientiesības nastu, bieži vien viņš staigāja pa pilsētu, pa Tbilisī ielām, basām kājām, ģērbies kā ubaks ar misiņa vainagu galvā. Cilvēki, kuri tēvu Gabrielu redzēja šādā stāvoklī, viņu izsmēja un izklaidējās. Mums visiem šķita, ka šāda rīcība ir raksturīga vientiesībai, bet, kad tēvs Gabriels mums pastāstīja par saviem iekšējiem nodomiem, sapratām, ka kļūdījāmies, jo šāda darbība tika veikta ne tikai tādēļ, lai tēlotu pamuļķi, bet lai pats sev liktos par muļķi.
Tēvs Gabriels, sarunājoties ar mums par augstprātības briesmām un nepieciešamību būt pazemīgam, šādi izskaidroja mums attiecīgās rīcības iemeslus. Kad man šķita, ka esmu svarīga persona vai ka esmu labāks par citiem, tad arī šādi rīkojos, un kad cilvēki mani izsmēja, es pazemojos un redzēju, kāds es esmu draņķis. Trešais notikums skar vientiesības tēlu, kuru tuvāko dēļ bieži izmantoja tēvs Gabriels. Mēs minēsim tikai vienu no neskaitāmajiem atgadījumiem. Vienam no saviem garīgajiem brāļiem es bieži stāstīju par tēvu Gabrielu. Es viņam teicu, ka tēvs Gabriels ne tikai nav pieviltais, kā par viņu toreiz domāja daži no apkārtējiem, bet patiesi varens, dievam tīkams tēvs. Kā pierādījumu tam es viņam izstāstīju daudzus atgadījumus, kuriem biju par liecinieku un kurus pats piedzīvoju. Un lūk, kādu dienu šis mans garīgais brālis izteica vēlēšanos, lai es viņu aizvedu pie tēva Gabriela. Un pie viena man palūdza, vai man nebūs nekas iebilstams, ja viņš paaicinās līdzi kādu savu garīgo brāli. Ar prieku piekritu, un mēs vienojamies par attiecīgo dienu. Noteiktajā dienā mēs no Tbilisī devāmies uz Mtshetu. Ierodoties Samtavro klosterī, mēs izrādot cieņu uzkāpām pa kāpnēm, kuras veda uz tēva Gabriela celli. Noskaitījuši lūgšanu mūsu svēto tēvu lūgšanu dēļ, Kungs Jēzu Kristu, mūsu Dievs, apžēlo mūs, palūdzām atļauju ienākt cellē. Atbildot āmen, tēvs Gabriels atļāva mums ienākt. Ienākot cellē, mani pārņēma pārsteigums. Tēvs Gabriels tēloja vienties. Es piegāju, saņēmu svētību. To pašu atkārtoja arī mani ceļabiedri. Tēvs Gabriels norādīja visiem apsēsties uz tur stāvošajiem zemajiem krēsliem, bet man lika apsēsties savas gultas galgalī. Es biju apmulsis, nebiju gaidījis, ka mūks tēlos vienties, jo apmeklējot viņu iepriekšējās dienās tēvs Gabriels uzvedās kā ierasts. Lai gan neviens nevarēja pateikt, kad viņš atkal uzsāks vientiesību. Vienīgi viņam pašam Dievu priekšā bija zināms, kad un kāpēc viņam ir jāuzsāk šī Dievam tīkamā kalpošana. Tā tas notika arī šajā reizē. Es nervozēju, ka manis līdzi paņemtie brāļi nesapratīs tēva Gabriela vientiesību un ka tas viņus samulsinās. Tēvs Gabriels man lika pasniegt vīnu, kas atradās tepat cellē, un sāka to dzert. Viņš tēloja pamuļķi. Var teikt, ka šādu uzvedību no tēva Gabriela es vēl nebiju piedzīvojis, un proti viņš man lūdza ieliet vīnu, pēc tam viņu pasniegt tā, lai viņš nebūtu redzams maniem ceļabiedriem. Bet kā to dabūt gatavu, es nezināju, jo tēvs Gabriels šos vārdus izrunāja skaļi, tā, lai tie būtu dzirdami maniem ceļabiedriem. Papildus tam viņa celle bija par mazu, lai no ceļabiedriem varētu noslēpt kaut vienu no viņa izdarībām. Viņš uzvedās kā cilvēks, kurš ir piedzēries līdz nemaņai, runāja kā piedzēries, teikumus atstāja nepabeigtus, kliedza un reizēm lietoja nepiedienīgus vārdus. Katru reizi, kad izteica šādu vārdu, piesedza ar roku muti. Ak, vai, kas no manis izskrēja, kas ar mani notiek? Ik reizi sakot šos vārdus, viņš vērsās pie viena no garīgajiem brāļiem un teica: atvainojos. Bet, kad es pēc norādījumiem lēju vīnu, viņš it kā atrastos manā aizsegā nemanot iedzēra, pagriezās pret otro garīgo brāli un teica: tu taču neredzēji, tā tad es neesmu dzēris. Šīs uzrunas viņš dažreiz papildināja ar frāzi: vai tad šāds var būt garīdznieks? Es sēdēju un teicu sev: tēvs Gabriels zina, ko dara, uzticies un nesatraucies. Vēl es klusībā lūdzos, lai manis atvestie brāļi visu šo redzot nekristu kārdinājumā, bet skatoties visā notiekošajā, es zināju, vai tas man vispār ir iespējams. Tā pagāja aptuveni 30 līdz 40 minūtes. Tēvs Gabriels izdzēra 4-5 glāzes vīnu, pie tām atkārtojot minētās darbības un frāzes. Pēkšņi viss mainījās. Tēvs Gabriels beidza vientiesību un no skata kļuva tāds,
it kā cilvēks, kurš pirms sekundes atgādināja ierēbuši, nebūtu bijis tēvs Gabriels. Tas jau bija patiesais tēvs Gabriels, kluss, spēcīgs, kurš skatījās un runāja ar viņam piemītošo brīnumaino dziļumu. Viņš paskatījās uz abiem manis atvestajiem brāļiem un klusā, pavēlošā balsī noteica: es viņus redzu ar biķeri rokās. Pēc tam katru no viņiem pieaicināja klāt un kā tēvs sniedza pamācības. No sākuma viņš katram no viņiem paziņoja par turpmākās dzīves mazajiem notikumiem, bet vienam no viņiem iedeva apustuļiem pielīdzināmās mātes Nino ikonu un pateica: vienmēr nesā līdzi šo ikonu un nekad no tās nešķiries mans tuvākais, un svētās Nino svētība un mēs vienmēr tevi atbalstīsim visos tavos centienos. Pēc tam viņš visus trīs mūs svētīja un novēlējis mums mieru palaida mājās. Mēs iznācām no celles. Es jutos neveikli, jo domāju, ka neskatoties uz šādu tēvu Gabriela brīnumaino pārtapšanu, mani līdzbraucēji nespēja saprast viņu sarežģīto vientiesību. Izrādās biju kļūdījies, iznācis no celles, es aizmugurē izdzirdēju abu brāļu sajūsmas saucienus. Slava kungam, kādu lielu tēvu mums bija lemts satikt. Mēs jau vairāk neticējām, ka mūsu dienās var būt šādi tēvi. Viņi iepriecināti pat pateicās man. Es pārsteigts abus uzlūkoju un sapratu, ka tēvs Gabriels viņos ir radījis kaut kādu apvērsumu, un es priecājos, ka viņi mani neuzskatīs par maldos nokļuvušu vai pieviltu cilvēku. Lūk, tā iepriecināti un laimīgi. Mēs nokāpām pa kāpnēm, un pēc dažu emociju izpausmes abi brāļi sāka stāstīt par pēdējā laika notikumiem. Pirmais stāstīja: jau vairāk par mēnesi manī notiek kaut kāda dīvaina cīņa. Savu sievu es ļoti mīlu un domāju, ka pret viņu vienmēr esmu izturējies ar cieņu, bet pēdējā laikā gandrīz vai katru dienu es uz viņu dusmojos kaut kādu sīkumu dēļ, bez redzama iemesla, bet reizēm bāru lietojot nepiedienīgus vārdus. Pēc tam attopos, ļoti pārdzīvoju un atvainojos. Netīšām paspruka. Nezinu, kas ar mani notika, bet pēc tam viss atkārtojās no jauna. Ļoti nervozēju, lūdzos un izstāstīju to garīdzniekam grēksūdzē. Viņš atteicās man pasniegt svēto vakarēdienu, pat uzlika epitēmiju, bet nekas nelīdz. Lūk, tagad, kad mēs bijām pie tēva Gabriela un viņš lamājās, es it kā ieraudzīju sevi no malas. Man palika kauns un es patiesi nožēloju savu uzvedību, jo saprotu, ka viņš attēlo tieši mani, uzlūkojot mani un sakot: ak, kas no manis izrāvās, kas ar mani notiek? Kad pirmais bija pabeidzis, otrais brālis turpināja: jūs manu stāstu zināt. Vēl nav pagājuši pat 3 nedēļas, kopš nomira mana māsa. Viņas zaudējumu es pārdzīvoju ļoti smagi un no bēdām sāku paslepus dzert. Dzeramo es slēpu savā guļamistabā pie savas gultas tā, lai vecāki to neredzētu, nedzirdētu, jo viņa nabadzīga citādi to nepārdzīvotu. Viņiem esmu palicis tikai es vienīgais, un ja ieraudzīs, ka esmu nodzēries, viņi sabruktu. Gribu atmest, vairāk kārt centos to izdarīt. Redzu, ka tas mani nogalina, bet neko nevaru padarīt. Arī uz grēksūdzi pie garīdznieka aiziet nevaru, man ir kauns. Kā es pieaudzis cilvēks varu viņam pateikt, ka klusībā dzeru katru nakti, vienatnē noreibst un tāds arī aizmiegu. Kad tu tēvam Gabrielam ielēji vīnu un viņš tev teica: piesedz mani, lai neredzētu, kā es dzeru, bet pēc tam skatījās uz mani sacīdams: tu taču neredzēji, tā tad es neesmu dzēris. Tieši tas kaunināja manu sirdsapziņu, un es sapratu, ka tas esmu es. Pēc viesošanās pie tēva Gabriela, pateicoties viņa dievišķās kalpošanas svētībai, kas izpaudās pazemībā un gudrā rīcībā, abi brāļi tika vaļā no ligām. Savai sievai pirmais vairāk neizteica aizskarošas piezīmes, bet otrais vairāk paslepus nedzēra. Toreiz mēs, būdami sajūsmā, nepamanījām vienu lietu. Tēvs Gabriels reiz no reizes sacīja: vai tad šāds var būt garīdznieks?
Mēs domājam, ka tēvs Gabriels to teica par sevi, par savu uzvedību, bet nē, neviens no aprakstītajiem gadījumiem nebija par viņu, tie bija teikti par maniem garīgajiem brāļiem. Šie vārdi uz viņiem bija attiecināmi tajā ziņā, ka viņiem topošajiem garīdzniekiem neklājas dzīvot šādu dzīvi. Kad viņš beidza tēlot vientiesu un atguva patiesu tēvišķu izskatu, viņš pateica to, ko par viņiem noteikti paredzēja. Es redzu viņus ar biķeri rokās. Dažus gadus pēc tēva Gabriela nāves no sākuma pirmais kļuva par garīdznieku, bet pēc tam arī otrais. Šodien viņi abi ir godprātīgi un cienīgi svētās pareizticīgās baznīcas dēli. Tā bija laime pabūt pie tēva Gabriela, pie šī diženā tēva. Laimīgs tai dienā biju arī es. Vientiesībā Kristū, Kristus vārdā sevi parādīt kā plānprātīgu saskaņā ar baznīcas mācību tiek atzīta par pareizticīgās askēzes grūtāko un augstāko pakāpi. Vientiesība Kristus dēļ ir varoņu darbs, kura laikā svētcienītājs Kristus vārdā šīs pasaules cilvēku acīs sevi parāda kā prātā jukušu grēcinieku. Lai parādītu sevi kā plānprātīgu un grēcīgu, kas slēpj savu prātu, šo radītāju dievišķo dāvanu un Kristus dēļ mīlestības uz viņu, atsakās dzīvot atbilstoši likumīgas dzīves noteikumiem, kas viņam nolikt uz šīs zemes. Vientiesis apzināti paveic tādas lietas un ārēji dzīvo saskaņā ar tādiem dzīves noteikumiem, kas cilvēku acīs dara viņam kaunu un nošķir no šīs pasaules. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka, sacīts 1. vēstulē korintiešiem. Vientiesis dziļi izpratis esību Dievu priekšā, kas savā būtībā ir stingra atteikšanās no šīs pasaules Kristus dēļ, kļūst pilnīgi svešs visāda veida pārējošām interesēm un izdevīgumam. Visa viņa dzīves jēga ir tikai vienā – atvēlētajā laika posmā uz zemes iegūt Kristu, savu spēku iespēju robežās, palīdzot tuvākajiem, lai arī viņi spētu pietuvoties Dievam. Vientiesis nesatricināmi atmasko šo pasauli un tās tumšos darbus, jo atmetot pasaulīgo dzīvi, viņš Kristus spēkā uzveic ļaunumā grimstošo pasauli un visu tās netikumību, paceļoties pāri laicīgai dzīvē. Viņā tiek nošķelta un atmesta ikviena baisā konformisma gara sēkla, kas ar sevi personificē pasaulīgo mīlestību un saceļus pret Dievu. Šis gars nemitīgi spiež cilvēku piekāpties, dvēseli apmaiņā pret miesu, vāru, slāvu, bagātību un egoistisku, mierīgu eksistenci. Vientiesim nav pieņemama nekāda veida savienošanās ar šo pasauli kā ar pārējošu, un tādēļ viņš izvairās no adaptēšanās tajā visos tā paveidos. Patiesi skarbs un apbrīnojams ir šis varoņu darbs, jo vienu reizi nodzīvot šo cilvēkam dāvāto dzīvi, cilvēkam, kurš citu acīs sevi parāda kā prātā jukušu pamuļķi un neceļos nonākušu, un kļūst tuvāko, no kuriem ikvienu mīl kā sevi pašu apkaunots un atstumts, ir patiesi augstākais un ne šīs zemes varoņu darbs. Tēvs Gabriels bija it kā dzimis tam. Viņa vecākā māsa sarunā par viņu atcerās. Nē, mēs viņu nesapratām. Jau no bērnības viņš bija cilvēks ar citu smalku dvēseli. Kad viņu iesvētīja par garīdznieku tautu, kā tas ir ierasts ticīgo ļaužu vidū, viņu cienīja sev pieņemamā veidā, bet Gabriels, ierodoties mājās, ienāca baznīcā un ļāvās sirdi plosošām raudām. Vienā no reizēm baznīcas durvis bija puspavērtas, un es izdzirdu raudus, iegājušu iekšā un satraukti jautāju: Vasiko, brāl, kāpēc tu tā raudi? Vai tev viss ir kārtībā? Un zinot, ko viņš atbildēja: Mās, Kristus piedzima alā, bet mani tauta ciena un skūpsta roku.
Domāju, ka šāda viņa pazemība ir grūti saprotama. Viņš no zēna gadiem caururts ar Kristus mīlestību visu vēlēja viņam, sev nevēlējās neko. Vientiesība ir Dieva svētīta, ne no šīs pasaules nākusi, pavisam cita valoda, ko nesaprot ne šī pasaule, ne mūsu pasaulīgā uztvere, racionālais saprāts. Vientiesība ir brīnumaina veida dzīvošana šajā pasaulē, ko nav iespējams saprast, ja to cilvēkam neatklāja pats šī varoņdarba svētītājs Dievs, vai arī pats šī varoņdarba veicējs neatkarīgi no mūsu nopelniem. Šī valoda mūsu pasaulīgai uztverei ir pavisam sveša. Ne tikai sveša, bet arī runājoša pretī saprātam, ko mēs esam ieguvuši pasaulīgajā audzināšanā un ko dēvē par sabiedrisko kultūru un šīs pasaules dzīvesveidu. Vientiesis nenostājas pret kultūru, likumību un kārtību, nē, vienkārši viņš ar savu apbrīnojamo svētumu un esamību ne no šīs pasaules ir pacēlies virs noteikumu un normu izvirzīšanas kultūras un likumības. Viņš ar savu kalpošanu atmasko un izceļ slimību, kas ir pārspējusi šajā mūsu kultūrā un likumībā, mūsu noteikumos un normās, ko sauc par farizeismu un meliem. Viņš mūs atmasko, un tas mums nodara sāpes, bet viņš mīlestības dēļ mūsu pašu labad cenšas mūs dabūt ārā no tā nepiedienīgā stāvokļa, ko dēvē par pašapmierinātību, augstām domām par sevi un egoismu. Lai atmodinātu mūsos grēknožēlu, viņš pat rāda mums mūsu apslēpto noslēpumaino pusi, kuru sabiedrībā mēs nomaskējam ar šķietamu dievbību un ārēju likumību. Lai šī noslēgtība un nevēlēšanās patiesi nožēlot grēkus Dievu priekšā mums nepārvērstos par mūžīgo sodu. Patiess vientiesis Kristū ir debesu cilvēks, kurš dzīvo mūsu nežēlistībā un kurš centīgi strādā mūsu pašu pestīšanas labad. Neskatoties uz to, ka tēvs Gabriels slēpa savu patieso dabu un bija pazemīgs, pateicoties viņa brīnumainam svētīgumam, mīlestībai, pazemībai, labestībai, gudrībai, pravietošanai, gara redzībai, daudzas garīgas un laicīgas personas sāka pret viņu izjust cieņu un godbijību. Viņi saredzēja cilvēku, kas šķit esam pamuļķis, bet tanī pašā laikā viņam nepalika noslēpta cilvēku nodomi un apslēptie darbi, kā cilvēku tā arī parādība pagātne, tagadne un nākotne. Mēs atceramies par tēvu Gabrielu pagātnes, tagadnes un nākotnes gara redzējumiem, kad viņš uzvedās kā vientiesis, reizēm it kā būdams alkoholiskā reibumā, kas bijuši viņa dzīvē nemazums. Māte Tebronija atceras: Es biju Zagorskā, Krievijā, pie tēva Nauma, ar lūgumu sniegt man garīgo padomu. Tas bija personiskas dabas jautājums. Kad atgriezos Gruzijā, apmeklēju Samtauro un satikos ar tēvu Gabrielu. Viņš sēdēja lazdu pudurī un uzvedās kā vienties. Viņš palūdza man aizvest viņu uz cēli, es vedu viņu turot pie rokas, un kad mēs pienācām pie cēles, viņš paskatījās uz mani un sacīja: Tebronija, kam tu brauc uz Zagorsku, vai tad es tev to nevarēju pateikt? Un viņš precīzi vārds vārdā atkārtoja to, ko man Zagorskā bija teicis tēvs Naums. Es pārsteigumā sastingu. Viņš atlaida roku un iegāja cellē. Tas ir par pagātnes redzēšanu. Otrais stāsts. Reiz mūsu garīgais brālis Otars Niošvili kopā ar citiem sēdēja pie tēva Gabriela ēdam galda. Tēvs Gabriels izdzēra 3 glāzes vīnu un sāka rīkoties tā, it kā būtu šausmīgi piedzēries. Otars no šādas tēva Gabriela rīcības nedaudz samuls un pie sevis klusībā nodomāja: varbūt mūks ir patiesi piedzēries. Tiklīdz viņš bija tā nodomājis, tēvs Gabriels it kā kristu no krēsla piespiedās pie Otora un tā, lai neviens cits nedzirdētu, absolūti skaidrā balsī viņam iečukstēja ausī:
bet tagad paskaties uz vārtiem, un ienāks mūsu brāļi no Naholskas. Un patiesi pēc 10 sekundēm pa klosteru vārtiem ienāca 4 cilvēki, kuri dzīvoja Naholskas rajonā, kuri cienīja tēvu Gabrielu un bija Otara garīgie brāļi. 3. stāsts par nākotnes redzēšanu. Pulkstenis bija ap 11. Tēvs Gabriels sēdēja cēles priekšā un uzvedās savdabīgi kā vientiesis, sludināja. Šīs sludināšanas laikā uz tēvu Gabriela cēli atnāca sieviete, viņa apstājās nedaudz attālu un lūkojās uz tēvu Gabrielu. Tas ilga kādas 15 minūtes, pēc tam pagriezās un sāka pa kāpnēm kāpt leju. Tēvs Gabriels sēdēja ar muguru pret šo sievieti, bet tiklīdz viņa pa kāpnēm sāka kāpt uz leju un bija jau nokāpusi 2-3 pakāpienus, te pēkšņi tēvs Gabriels pagriezās un nokliedza viņai nopakaļus: Māsa, bēdas, bēdas, Izrēla, Izrēla! Un par apliecinājumu šīm bēdām ar rokām saķēra galvu. Sieviete uz brīdi apstājās, bet tad turpināja ceļu un nozuda. Tonakt Sadams Huseins negaidīti sāka bombardēt Izrēlu. Bija upuri. Nākamajā dienā sieviete atkal atnāca pie tēva Gabriela, šoreiz jau lūgt piedošanu. Izrādās, viņa no ticīgajiem bija dzirdējusi par tēvu Gabrielu, kam Chetā Samtavro sieviešu klosterī dzīvo dižens garredzīgais, mūks un nolēma: došos palūkoties, un ja viņš patiesi ir tāds, sākšu ticēt Dievam un apmeklēt baznīcu. Viņa atnāca un ieraudzīja cilvēku, kurš līdzinājās vājprātīgajiem, un noteica pie sevis: nē, šie ticīgie nav pie pilna prāta, kam ticēt, vai šim? Es nespēšu būt tāda kā viņa. Slava Dievam un tēvam Gabrielam, ka viņa kļuva ticīga. Tēvs Gabriels nenodarbojās tikai un vienīgi ar vientiesības varoņu darbu. Daudz uzskatīja, ka viņš bija tēvs vientiesis, bet tas tā nebija. Šo smago un ciešanām pilno vientiešu nastu tēvs Gabriels laiku pa laikam izmantoja, lai paslēptu savas dāvanas, jo bija ilgstoši periodi, kad viņš sāka dzīvot savu ierasto iekšējo dzīvi. Tad viņš nemaz nelīdzinājās parastajām mirstīgajiem. Šajā laikā viņš gandrīz nepārtraukti atradās cellē. Viņa kontaktēšanās ar apmeklētājiem aprobežojās tikai ar svētības došanu, un ja viņam neko nejautāja, pats nebilda ne vārdu. Šajās reizēs viņš vien retumis pārtrauca klusēšanu un nepieciešamības spiedz, ka tuvākajā, ko mīlēja kā pats sevi, saskatīja sāpes un bēdas, bez neviena mājiena no tā puses. Viņš uzsāka sarunu tieši par sāpīgo tematu, reizēm maigi un līdzcietīgi, bet reizēm klusi, taču stingri. Šādos mirkļos nebija tāda cilvēka, lai arī drosmīga, kuras sirdi nepārņemtu bailes un godvība, jo kļuva skaidrs, ka tu stāvi liela starca priekšā. Reizi no reizes uzveļot sev vientieša nastu, tēvs Gabriels no tā guva dubultu labumu, mūka dzīvei un ikdienai. Ikdienas dzīves labums izpaudās tajā, ka tēlojot plānprāti, viņš ar to mazināja padomi varas, šī dievam naidīgā veidojuma, kas neļāva viņam mierīgi dzīvot, niknumu un pastāvīgo kontroli. Un otrais mūka labums slēpās tajā apstāklī, ka lielākā daļa viņu uzskatīja par garīgi slimu. Daudz viņu cienīja, bet tas jau notika pēdējos viņa dzīves gados, kad viņa gara dižumu vairs nebija iespējams noslēpt. Tomēr daudzi, neskatoties uz labvēlīgo attieksmi pret viņu, uzmanījās un turējās no viņa nostāt. Zini, es domāju, ka labāk būs ieturēt nelielu distanci. Kas pats sargājas, to arī Dievs sargās. Mēs jau pašā sākumā runājām, un tagad arī turpināsim domu, ka tēva Gabriela dzīve pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma pilnībā izmainījās. Viņš asi un sāpīgi saskārās ar neskaitāmiem sadzīviskajiem jautājumiem. Pats sāpīgākais no tiem bija viņa atbrīvošana no kalpošanas baznīcā. Ir zināms, ka svētlaimīgais Efraims II aktīvi piedalījās tēva Gabriela atbrīvošanā no ieslodzījuma. Viņu starpā personisko attiecību līmenī valdīja dziļa cieņa,
bet šeit virsroku guva bezdievīgais komunistiskais režīms. Tā bija viņu striktākā prasība. Tēvs Gabriels visu pietiekoši labi saprata, un tomēr šis lēmums ļoti dziļi ievainoja viņa dievu mīlošo sirdi. Viņš palika bez iztikas līdzekļiem. Smago materiālo apstākļu dēļ, kā pats teica, viņš sāka nodarboties ar galdniecību. Viņš gatavoja no koka glītus izstrādājumus, galdus, krēslus, un tā ar fizisku darbu viņš gādāja sev iztiku. Tā turpinājās kādu laiku, bet pēc tam viņš režīmu un drošības dienestu vajāts, kas izbiedēja arī viņa ģimenes locekļus, uzņēmās sūro vientiešu varoņdarbu. Galu galā varas iestādes atstāja mierā ne tikai viņu, bet arī viņa ģimenes locekļus. Tēvs Gabriels pameta māju, tajā laikā viņa vienīgo mitināšanās vietu un papildus vientiesībai viņš sāka dzīvot kapos. 5 gadu garumā, ziemā un vasarā, sniegā, salā, lietū, vējā, smelējošā saulē, viņš dzīvoja zem klājas debesu un mitinoties kapos. Staigāja basām kājām un ubagu drānās, reizēm viņš iegriezās mājās un apmeklēja savu mīļoto baznīcu celi, bet pēc tam ātri devās prom. Šie bija viņa dzīves skarbākie gadi. Cīņa ar savām garīgajām un miesīgajām kaislībām, kalpošana ar mērķi attīroties, nešķirami savienoties ar viņa ilgu piepildījumu ar Kristu. Ēdienu, kas bija pietiekamā daudzumā manai iztikai, man deva kapos, viņš mums stāstīja. Radinieki, kuri ar dāvanām ieradās pie savu tuvinieku kapiem, cienāja mani. Daži, kuri mani ieraudzīja, paši pieaicināja un pacienāja, bet pie citiem klāt gāju es pats, un viņi ieraudzījuši manu nabadzību neko nežēloja. Es, mans tuvākais kapos, dzīvoju gadiem, un neatceros nevienu gadījumu, kad ar mani būtu apgānījušies necienīgi. Tur es redzēju milzu mīlestību un labestību. Atmiņā nāk viņu teiktais šīs sarunas laikā. Mans tuvākais laikā, kad dzīvoju kapos, Kungs mani atbrīvoja no bailēm un pārliecināja, ka cilvēkam Dievu priekšā nav ne no kā jābaidās, kā tikai no grēka. Sestdienās un svētdienās viņš piepildījās lūgšanās un liturģijās un saņēma svēto vakarēdienu kopā ar laicīgajiem cilvēkiem. Šajā laikā dievkalpojumos tēvs Gabriels atradās pilnā mūka tērpā, bet pēc lūgšanām atkal tērpies ubaga drānās staigāja pa Tbilisi ielām. Reizēm svētdienās pēc liturģijas un svētā vakarēdiena saņemšanas cilvēku pilnās vietās viņš tautai skaļi sludināja par Dievu, dvēseles glābšanu un baznīcu. Šādu sprediķu laikā no dievnama iznākušais tēvs Gabriels bija tērpies mūka drānās, un viņa uzvedība un runa bija tālu no vientiesības. Šie sprediķi nepalika nepamanīti, un bieži vien viss tas beidzās ar arestu. Nodaļā viņu aizturēja uz dienu vai divām, baidīja, bet pēc tam palaida vaļā. Bija arī atsevišķi gadījumi, kad ar viņu apgājās nežēlīgi. Vienā no šādu sprediķu reizēm tauta, kas bija savākusies, ka šveti priekšā cieņas pilni padeva ceļu kādam barga izskata padzīvojošam vīrietim, kurš uzmanīgi klausījās tēva Gabriela svētrunā. Kad tēvs Gabriels bija beidzis, vīrietis no sākuma pajautāja, kā viņu sauc, un pēc tam uzrunāja. Vai jūs to sakāt iepriekš nesagatavojis, vai arī sludināt iepriekš uzrakstīto? Tēvs Gabriels teica, iepriekš nesagatavojies, kā gars pateiks priekšā. Saņēma šādu atbildi bargā paskata kungs, no kabatas izvilka piezīmu grāmatiņu, uzrakstīja īsu zīmīti un pastiepa to tēvam Gabrielam. Tēvs Gabriel, šeit ir manas mājas adrese. Kad vēlēsieties, atnāciet, es vēlos ar jums iepazīties tuvāk. Manas mājas durvis jums vienmēr būs vaļā. Šis respektablais kungs bija Konstantīns Gamasahurdija. Tēva Gabriela sprediķis viņu aizrāva, un viņā radās interese parunāt un pārspriest jautājumus divatā.
Ir zināms, ka Konstantīna kungs bija stingrs cilvēks un sava nama durvis reti kura priekšā vēra vaļā. Šajā sakarā var pieņemt, ka viņam raksturīgais personības sūrums bija piesardzības diktēts, kas tādam cilvēkam kā viņš tajos laikos bija īpaši nepieciešama. Konstantīns Gamasahurdija bija cilvēks, kuru apziņa un uzskati pauda nacionālu raksturu. Viņš ienīda komunismu un pa gabalu turējās no tiem, kuri kalpoja komunisma idejām. Savukārt valdība uzmanīgi sekoja līdzi katram viņa solim un gaidīja, kad varēs viņu kaut kur pieķert, kas būtu par pamatu, lai iznīcinātu viņu kā personību vai arī fiziski. Šo un citu iemeslu dēļ Konstantīna kungs ar grūtībām, ar lielu piesardzību vēra kādam vaļā sava nama durvis. Tēvā Gabrielā viņš ieraudzīja svētkalpotāju tēlu, kas viņā raisa pilnīgu uzticību. Viņā izraisīja apbrīnu pats sprediķis un tā vārdu spēks. Viņš noklausījās to līdz galam, pat nepakustējies, ka tēvs Gabriels tēloja vientiesi. Viņš staigāja ubaga drānās, reizēm viņš cēla plecos krūku ar izsistu dibenu, gāja pa ielu un visiem dzirdamā balsī sauca: saprotiet, cilvēki, ka cilvēks bez mīlestības līdzinās šai krūkai bez dibena, lai ko tajā arī nelietu, nekas tajā nepaliks un izzudīs bez pēdām. Tāpēc mīliet kungu Dievu un tuvāko, citādi jūsu dzīve būs neauglīga. Līdz atnākšanai uz Samtavro tēvs Gabriels daudzu gadu garumā gāja uz mēslu izgāstuvēm un lasīja izmestās ikonas un baznīcas piederumus. Necienīga izturēšanās pret svētlietām, diemžēl tajos gados bija sastopama bieži, jo vara kā līdz šim barbariskā veidā postīja dievnumus un cilvēki aiz bailēm vai neticības vadīti met ārā visus pie viņiem esošos baznīcas svētumus. Visi, kas tajos gados gāja uz izgāstuvu, pazina tēvu Gabrielu. Tie bija cūgani un lopkopi, kuri lopiem izgāstuvēm meklēja izmestu maizi, kas tajā laikā bija ierasta lieta. Tolaik neviens nesaudzēja šo dievu dāvāto ēdienu. Kopā ar ikonām tēvs Gabriels maisiem vāca maizi, jo viņš bija vienojies ar šiem cilvēkiem, ka ja viņi atradīs ikonu vai kādu baznīcas piederumu, tad lai nepaiet garām un saglabā to pie sevis, bet pēc tam, kad viņi atkal satiksies, tēvs Gabriels viņu atrastās ikonas vai baznīcas piederums izpirks maksājot naudā vai ar maizi. Tā viņš ieguva un savāca gan daudz vērtīgu, gan vienkāršāku ikonu. Šīs ikonas viņš rūpīgi notīrīja un atjaunoja un ar svētbību tās novietoja savā baznīcā cellē. Šis darbs prasīja daudz pūļu un spēku. Tādā veidā ilgu gadu garumā, kā arī pateicoties citiem saviem centieniem, tēvs Gabriels sakrāja daudz vērtīgu ikonu, gan šķirstos, gan kijotos un arī bez tiem. Neskatoties uz to, ka viņam sagādāja lielu iepriecinājumu to aplūkošanu, viņš pazemībā tomēr pieņēma šādu lēmumu. Būt par tik vērtīgu ikonu īpašnieku ir liels gods, labāk es tās noziedošu katolikosam, lai viņš baznīcas priekšstāvs ar tām rīkojas. Ir zināms, ka tēvs Gabriels patriarhātam un proti patriarham un Ēlijam II noziedoja daudz vērtīgu ikonu. Šīs ikonas no tēva Gabriela baznīcas celles izveda 3 mašīnās, ko bija atsūtījis pats patriarhs. Tas notika 1980. gada nogalē. Sev tēvs Gabriels atstāja vienkāršākās no ikonām. Tas, kurš nereizi nav redzējis tēva Gabriela rokām celto baznīcu celli, nespēja visā pilnībā saprast, kā viņš mīlēja Dievu. Ja izsakās tēlaini, tā ir paradīze zemes virsū, dievišķās mīlestības un miera miteklis. Visa šī celtne vārda vistiešākajā nozīmē, ikviena tās siena ir izrotāta un pilnībā noklāta ar svētajām ikonām un baznīcas piederumiem, lielākā daļa no kuriem ir atrasta izgāstuvē. Tā ir dievišķā pasaule,
ko ir izveidojusi tīra un karsta mīlestība. Šeit, šajā baznīcā cellē, atrodas liela Kristus glābēja ikona. Tajā visā augumā ir attēlots pats Kristus. Šo ikonu tēvs Gabriels bija pasūtījis pazīstamam gleznotājam. Noteikums bija šāds: gleznotājam bija jāgavē, un tā gavējot viņam bija jāglezno ikonu. Nosacījums tika izpildīts, un visu laiku, kamēr gleznotājs glezno ikonu, tēvs Gabriels katru darba dienu atradās pie viņa. Kad ikona tika pabeigta, tēvs Gabriels nolīga mašīnu un kopā ar ikonu atbrauca uz savu baznīcu celli. Tēva Gabriela māsa kopā ar mums šo gadījumu atcerējās tā: todien, kad bija jāatved ikona, viņš bija ļoti laimīgs, sakopa baznīcu un jau iepriekš sagatavoja vietu, kur tiks novietota ikona. Ikonu atveda ar lielu mašīnu un rīkojās ar to saudzīgi un godbīgi. Gabriels un gleznotājs ikonu ienesa baznīcā un uzkāra sagatavotajā vietā. Mēs ģimenes locekļi gājām aiz viņiem, tāpēc, ka viņš priecājās, arī mēs kaut kā sākām priecāties. Tikko ikona bija pakāta tai paredzētajā vietā, pēkšņi vienā sekundē varēja sajust patīkamu smaržu. Viss gaiss bija piesūcies ar patīkamu aromātu. Es sapratu, ka šī parādība nebija nejauša. Neizturēju un skaļi pateicu: man tikai tā šķiet, vai gaisā patiesi ir patīkamas smaržas? Kad arī citi to apstiprināja, Gabriela acīs sariesās asaras, un viņš sacīja: nešķiet, tas patiesi tā ir. Tā ir zīme, ka kungam patikās ierasties manā baznīcā. Viņš stāvēja uz ceļiem, un tā raudot un priecājoties slavēja Kristu. Vara nolēma šo baznīcu izpostīt. Tā bija varas ārējās, iekšējās cīņas izpausme pret tēvu Gabrielu. Šī ļaunuma kalpi garīgajā līmenī nespēja samierināties ar tēva Gabriela eksistenci. Viņiem palika neatklāta un nesaprasta Dieva providence, kas tajos laikos neiespējamo padarīja par iespējamu, un tēvu Gabrielu paglāba no nošaušanas un mūža ieslodzījuma trako mājā. Tādēļ ir zināms, ka daudzi toreizējā režīma un vadoņa kalpi pārsteigti un nokaitināti par to, ka tēvs Gabriels ir vēl dzīvs un atrodas brīvībā, dusmojās uz sevi un sacīja: tā ir mūsu vaina, mēs te pieļāvām kļūdu, kā gan citādāk garīdznieks varēja tik viegli tikt cauri. Kā rezultāts šīm dusmām bija tas, ka tēvs Gabriels tika bieži izsaukts uz varas struktūrām, kur viņu sita bez žēlastības. Šim naidam pievienojās vēl arī tas, ka viņu nekādi neizdevās salauzt un iebaidīt. Viņi aizvien no jauna viņā redzēja nesalaužamu ticību Dievam un nesamierinātību pret vadoni un komunistisko režīmu. Šo dusmu, sarkanā režīma iekšējā naida pret tēvu Gabriela rezultātā sākām iekšējā, jo ārēji viņi tam it kā bija saglabājuši dzīvību, nāca klajā viņa ļaunais lēmums nopostīt baznīcas celli, kura tajā laikā tēvam Gabrielam bija vienīgā vieta uz zemes, kas kalpoja viņam par glābiņu un mierinājumu. Bija pagājuši 4 gadi pēc cietuma un trako mājas. Varēja it kā būtu vajadzējis aizmirst tēvu Gabrielu, bet nē, aizmirsuši nebija. Laiku pa laikam retumis tēvs Gabriels apmeklēja pašu celto baznīcas celli, palika tur dažas dienas, bet pēc tam atgriezās pie sava dzīvesveida, pie dzīves kapos. Atnākot uz baznīcas celli, viņš ilgstoši tajā neusturējās, lai ģimenes locekļiem, kuri dzīvoja tajā pašā pagalmā, mātei un māsai, kura bija jau precējusies un pati ar savu ģimeni, atkal nerastos problēmas ar varu. Tas, ka viņš baznīcā cellē varēja palikt kaut īsu laiku, viņa ciešanu pilnajā dzīvē bija vienīgais mierinājums. Šeit mīļoto sienu un pajumtes pasargāts tēvs Gabriels varēja nedaudz atvilkt elpu un dažas dienas lūgties un slavināt Dievu mierīgos un mājīgos apstākļos. Un lūk, vara bija nolēmusi izpostīt šo baznīcu un stingri paģērēja katolikosam patriarham Efraimam II to paveikt paša rokām.
Viņš ir jūsu garīdznieks un tieciet galā ar to pašu. Sestdienā tēvs Gabriels ieradās Cijānā, lai noklausītos vakara dievkalpojumu un saņemtu svēto vakarēdienu, kā parasti svētdienas liturģijas laikā kopā ar laicīgajiem. Dievkalpojumu vadīja katolikos patriarhs Efraims II. Pirms vakara lūgšanām patriarhs pieaicināja tēvu Gabrielu altārī un teica: valdība ir sadusmota par baznīcu, ko tu esi uzcēlis un pieprasa to iznīcināt. Tagad ir slikti laiki, nedrīkst ar viņiem cīkstēties, tev labāk viņus nedusmot un nojaukt savu baznīcu. To izdzirdot, tēvu Gabrielu pārņēma šausmas. Viņš apjuka, kādu laiku stāvēja klusējot, pēc tam saņēma spēks un teica patriarham: nenojaukšu, es to nedarīšu. Sākās dievkalpojums, patriarhs vairs nevarēja šo sarunu turpināt un tikai noteica: tagad par to runāt nerunāsim, turpināsim, kad būs beigušās lūgšanas. Beidzās lūgšanas, garīdznieki palika. Viņi zināja, kas notiek, un palika noklausīties dialogu. Patriarhs Efraims izgāja no altāra un pieaicināja dievnamā stāvošo tēvu Gabrielu. Nespītējies, Gabriel, zini, neprasu vieglu lietu, bet tāda ir mana svētība, tev tā ir jāizpilda. Tēvs Gabriels vērsās pie patriarha ar lūgumu nelikt viņam veikt šo darbu, bet viņa eminences svētākais Efraims pieprasīja izpildīt svētību. Tad tēvs Gabriels teica: tu esi mūsu vadītājs un mums ir jādzīvo saskaņā ar tevis radīto piemēru. Rādi man piemēru, katolikos. Vispirms pats noposti savu lūgšanu namu, un pēc tam liec man izdarīt to pašu. Ja klausītu šos bezdievus, arī krustu no krūtīm liktu noņemt. Es to nedarīšu. Kā es pašrocīgi varu nopostīt to, ko pats par godu Dievam esmu uzcēlis? Šie vārdi atmaidzināja svētākā Efraima sirdi, un viņš piekāpās. Patriarha Efraima sirds atmaiga, bet partijas vadoņiem nē. Notika dīvaina lieta. Dažas dienas pēc šīs sarunas tēvu Gabrielu mājās apmeklēja katolikos patriarhs Efraims II. Viņu pavadīja reliģijas lietu pilnvarotais, vietējās rajona partijas komitejas sekretārs un vairāki miliči. Tēvs Gabriels kā reiz toreiz atradās savā baznīcā cellē. Viņš iznāca ārā, godbīgi sagaidīja patriarhu un pieklājīgi sasveicinās ar pārējiem viesiem. Svētākais Efraims tēvu Gabrielu pasauca maliņā un teica: viņi ir ļoti dusmīgi tavas baznīcas dēļ, Gabriel, un pieprasa to nojaukt. Notici man, tagad ir slikti laiki, nevajag viņiem spītēties, lauz, un ka pienāks laiks celt, tad arī uzcelsi. Tēvs Gabriels paklausīja vienīgi patriarha Efraima dēļ, jo viņam bija nērti redzēt eminenci šādā neveiklā situācijā. Viņš nojauca, ka uz šejieni patriarhs ir atnācis valdības spiests, tāpēc viņš, klusējot viņu acu priekšā, sāka lauzt baznīcas priekšnamu. Šis priekšnams sastāvēja no 2 mazām istabiņām, uzgaidāmās cilvēkiem un tēva Gabriela galdniecības. To redzot, valdības pārstāvi nopriecājās un kādu laiku, tīksminājušies par šo skatu, laimīgi atgriezās atpakaļ. Patriarhs Efraims bija jau aizgājis ar viņiem. Tēvs Gabriels nojauca baznīcas priekšnamu, bet pašu baznīcu cēli neaiztika. Dažas dienas vēlāk viņš atkal uzbūvēja priekšnamu līdzīgu iepriekšējam, tikai salīdzinoši mazāku. Valdības pārstāvi par to sīki un smalki noziņoja patriarham Efraimam, un patriarhs Efraims tēvu Gabrielu atkal aicināja pie sevis. Patriarhs satraukts sagaidīja tēvu Gabrielu un apņēmīgi teica: es taču tev teicu, jauc nost. Teicu, ka tagad ir slikti laiki, kad pienāks laiks celt, tad arī celsi. Ko tad lauzi, ja netaisījies nojaukt visu? Kāpēc no jauna atjaunoja jau sagrauto? Ko es toreiz nojaucu katolikos, to es izdarīju vienīgais cieņas pret jūsu klātbūtni. Toreiz bija smagi laiki, un es nojaucu. Pagāja dažas dienas, pienāca laiks celt, un es uzcēlu. Ko lai es daru? Kā es varu nojaukt to, ko esmu uzcēlis par godu Dievam? Par šo atbildi katolikos patriarhs Efraims II uzlika tēvam Gabrielam epitēmiju
aizliegumu saņemt svēto vakarēdienu. Šo laiku tēva Gabriela māsa atminās tā. Viņš atnāca, mums neko nesakot, iegāja baznīcā un skaļi raudāja. Kungs, kā es savām rokām varu nograut to, ko esmu uzbūvējis tev par godu? Ir grūti un baisi dzīvot, ka tevi ir atgrūduši visi. Neapšaubāmi šis periods, kad tēvs Gabriels netika pielaists pie svētā vakarēdiena un kas ilga 8 mēnešus, bija pats smagākais viņa dzīvē. Uzvelt sev plecos slogu, kas nežēlīgā veidā pārbauda tavu ticības stiprumu, un tu nonāc kunga priekšā vienatnē ar lielāko kārdinājumu, kas paģēra nepazaudēt un saglabāt pazemību, labestību un mīlestību uz visiem cilvēkiem, it īpaši pret tiem, kuri tev nodara neciešamas sāpes. Tas iespējams vien dižajiem un izredzētajiem. Tas bija smagākais no pārbaudījumiem, liela mirdzoša krusta neatdalāmā daļa, kuru savā bērnībā tēvs Gabriels redzēja zvaigžņotajās debesīs un kura vīzijas redzējumu būtību viņš izprata atrodoties uz nāves gultas. Tas bija mans krusts. Viņam, kurš ir tiecies uz pilnīgu dzīves saikni ar Dievu, bija jāiziet pārbaudījumu pilns un atziņas piepildīts ceļš. Varas iestādes mierā nelikās. Pēc pāris dienām nojauta skaistos 7 kupolu baznīcu cēli. Tēva Gabriela vecākā māsa tā aprakstīja šo notikumu. Ar lielu troksni ieradās pilsētas partijas komitejas pirmais sekretārs, milicijas priekšnieks, miliči un strādnieki. Visu to vadīja sieviete, mūsu rajona komitejas sekretāra. Gabriels bija savā baznīcā, un kad viņi ieradās, visu saprata. Es izbijos, piegāju viņam klāt un palūdzu: Vasiko, brāl, lūdzu, neko viņiem nesaki. Redzi, viņi ir tā nokaitināti, ka tev var nodarīt pāri, viņi neatkāpsies. Es biju pārsteigta, viņš izturējās kaut kā mierīgi un stingrā balsī man teica: Nebīsties, māsa, viņi šodien priecājas, bet rīt bēdāsies. Es ciešu šodien, bet rīt līksmošu. Saskaņā ar Dieva gribu viņa nojaukto no rajona izvest nespēs. Jau rīt pat iešu un visu dabūšu atpakaļ. To pateicis, viņš iegāja mājā, apsēdās uz 2. stāva balkonu, vēroja visu šo traģēdiju. No sākuma salauza kupolu, pēc tam sāka laust un ņemt nost jumtu. Sienas viņa neaiztika, nepietika laika, jo metās jau tumšs, un nespēja sagraut to iekraut mašīnās. Gabriels pat nepalūkojās uz ielu, visu nakti sienas attīrīja no gruvešiem. Jūs neticēsiet, es nezinu, kas bija noticis, vai šofers bija noguris, noslinkoja un naktī negribēja nekur tālu braukt, bet notika brīnums. Kā Gabriels man teica, ka viņa nevarēs sagraut to izvest ārā no rajona, un jau rīt dosies un visu atnesīs atpakaļ. Viss tieši tā arī notika. Agrāk šeit tuvumā 2-3 kilometrus no metro stacijas 300 aragvieši atradās pamests skvērs. Lūk, tur arī šoferis izkrāva mašīnu. No rīta Gabriels iznāca no mājām, kaut kādā veidā visu to atrada, nolīga mašīnu un visu līdz pēdējiem pārvada mājās. Ja vien jūs redzētu, kā viņš līksmoja mirdzošām acīm un teica: Skaties, māsa, cik liela ir Dieva žēlsirdība, jau šodien pat ķeršos pie atjaunošanas. Es palūdzu: Varbūt negaudz uzgaidīsi, Gabriela, paies laiks, aizmirsīs par tevi, naids mazināsies un tad jau arī uzcelsi, jo nojauca jau tikai vakar. Bet sāksi šodien celt, saktrakosies un tev to nepiedos. Kad es pabeidzu savu sakāmo, viņš paskatījās uz mani un bilda. Viņi izdarīja to, ko Dievs pieļāva. Vairāk neko viņi sagraut nespēs. Pagāja vairākas stundas, nāca jau pēcpusdiena, Gabriels jau strādāja pie baznīcas atjaunošanas, kad pēkšņi pie vārtiem pieklāvēja. Es atvēru durvis un redzu stāv milicijas priekšnieks. Es izbijos, nodomāju, ka viņiem ir paziņojuši un lūk, viņi ir ieradušies arestēt brāli, bet izrādījās, ka nē. Viņš man pieklājīgi sacīja: Saimniec, es gribētu satikt tēvu Gabrielu. Es viņu ielaidu pagalmā un paziņoju Gabrielam.
Viņš visu laiku atvainojās, runājot par Gabrielu, galvu turēja zemu noliektu. Es stāvēju malā un sarunu nedzirdēju, bet tas, ka viņš atvainojās par notikušo un runāja ar viņu ļoti pieklājīgi, to gan redzēju un dzirdēju. Ar to šī dīvainā diena nebeidzās. Naktī, kad visi bija mājās, pie vārtiem atskanēja klauvējieni. Es izgāju un redzu, ir atbraukusi mūsu rajona komisija sekretāra, apturējusi mašīnu pat tālāk. Es nezinu, kāpēc, varbūt tādēļ, lai neviens nepamanītu viņas vizīti pie Gabriela. Es pasaucu Gabrielu un piedāvāju sievietei ienākt. Viņa spēra 1-2 soļus, lai varētu aizvērt vārtus, un turpat arī sāka gaidīt. Gabriels pienāca, mierīgi apsveicinājās un apjautājās par viņas nāciena iemeslu. Es stāvēju turpat, nepacietībā gribējās zināt, par ko viņa stāsta. Viņa bija ļoti pārbiedēta. Piedodiet man, tēvs Gabriel, manu rīcību, lūdzu, nedusmojieties uz mani. Man ir ģimene, bērni, šeit nenāks vairāk neviens. Lūk, es jums atnesu naudu, lai varētu atjaunot to, ko mēs nopostījām. Es nevaru rādīties, bet brīdināšu cilvēkus, ja jūs rīt atnāksiet uz rajona komiteju un pajautāsiet pēc saimniecības pārziņa, jums iedos šīferi jumtam par 3 kapeikām. Te ir tik daudz naudas, ka pietiks visam. Gabriels pie naudas nepieskārās, klusēja, ļāva visu pateikt, un, kad viņa bija beigusi runāt, īsi atbildēja: Man jūsu naudu nevajag, tikai lieciet mani mierā, bet jums un jūsu ģimenei, lai kungs dāvā iegūtu patiesu ticību un grēku piedošanu. Drīz vien tēvs Gabriels atjaunoja baznīcu celi, bet ne tās sākotnējā veidolā. Tā bija daudz diženāka par otro atjaunoto baznīcu. Viņš nedaudz samazināja baznīcas izmērus, neņēmās piebūvēt galdniecības telpu un 7 kupolu vietā uzlika tikai 1 augstu kupolu. Tas bija tādēļ, ka pirmām kārtām tēvam Gabrielam nemaz nebija līdzekļu, un otrkārt, viņam, kuram bija jau pāri 40 gadiem, izcietušam mocības un spīdzināšanu, jau nebija vairs agrākās jaunības, deksmes un veselības, kas nenoliedzami bija nepieciešams veicot šo smago fizisko darbu. Līdz šodienai baznīca cēla līdz mums ir nonākusi veidolā, kādā to tika uzcelt 2. reizē, un apmeklētājos tā izraisa pārsteigumu un sajūsmu. Sākotnējo baznīcas veidolu mēs varam vien iedomāties un atjaunot domās, par pamatu ņemot to vienīgo izplūdušo fotogrāfiju, kurā ir redzama sākotnējā celtne.